Hello! Esi sveicināts pirmajā ProX vlogā. 5, 4, 3, 2, 1 un noslēdzās spēles pirmais puslaiks. Renāri, ko mēs varam sagaidīt tagad? Mēs sagaidām tev to studiju ProX! Šodien raidījumā, kā ProX dzīvojas ikdienā. Šī vloga mērķis ir parādīt jums, ko mēs darām aizkulisēs un kāpēc tieši varbūt tev būtu jānāk mums dejot. Un noskaties noteikti video līdz pašām beigām, jo tev būs iespēja laimēt 1 mēneša abonementu pie mums studijā. 3, 2, 1, saka! Filmēšanas aizkulises, jā. 3, 4. Piedod. Man ir jāpieskarās pie viņas deguna un jāiet atpakaļ vai jāpaliek? Paliec. Vienkārši paliec un nāk pēc skrieni. Ui! Vari? 3, 2, 1. Uzmanīgi to roku neliec tādu. Viņš aizdegās un tad viņa reku dūmu pušu uz otru pusi. Ej, mēģini uz otru pusē. Tagad neiemet pie ūdeni. Pats vien garām. Iziet cauri, jā, vakar. Ej, tu nost! Labdien, mēs atrodamies pie operas. Šodien ir Rīgas svētki. Un mēs dejosim! Ko mēs vēl varam? Krastu mačs, kam tā roka priekšpēdējās? Man! Jā, tad mēs iesildamies tādā jaukā vietā, kur nav karsts. Mums ir 2 dalībnieki pazuduši. Tas ir normāli, 10 minūtes pirms uzstāšanās. Viņa spoku meklēs to jau. Mēs pielūdzam Ievas somu. Noslēpts kameras. Galvenais ir attieksme. Smaidi tik lieli kā saule. Tik gari kā nīla. Ok, vienkārši labi pavadot laiku. ProX! That I need you. Where are you now? I need you. Where are you now that I need you? I need you the most. Pastāstīsiet, ko jūs darat? Izjūtas pirms pirmā treniņa, kad tu nāc uz šejieni. Kad tev bija bail? Man bija bail par to, ko padomās par mani, bet tā man īstenībā nebija bail. Man ļoti patīk, jo es gribēju. Nāciet, ja jūs neviens nesitīs. Vai es noteikti nesitīšu? Tā, ka mēs te kliedzam ar čau, jau viss sabīstinās. Vienkārši cilvēks ienāk čau! Noši cilvēki ir sabīdies no tām no mūsu draudzības. Pirms pirmā treniņa es tiešām nezināju. Jā, es tiešām nezināju, ka studijā varēja pārģērties. Un bija tā, ka es ar draudzeni izgāju ārā, pa Ziedondārzu pastaigāties viņu suni. Un tur bija krūmi. Un es tur vienkārši pārģērbos. Pirmais treniņš, es atnācu. Viss bija ļoti jauki. Tajā dienā, kad es atnācu, tieši Ievai bija dzimšanas diena. Un šajā vietā parakstīja kartiņu, tā kā par apsveikumu Ievai. Un tad es jautāju, es jautāju, es padomāju, nesāktu runāt ar šiem cilvēkiem. Tā nekad nebija. Meitene, kuras atnāca, pajautāja, man arī jāparakstās. Un tad cita meitene, Sindija, tad viņai vēl bija rozā mota. Un tad es domāju, kas viņa pajautāja, vai es te domāju palikt. Un es teicu, ja jūs mani neapsalkāsiet, teiksim tā, tad es te palikšu. Mēs šobrīd sēžam pirms bērnu intensīvā. Jā, svaigi, gan arī nosacīt. Pēc 6 stundu treniņu. Normāli. Jā.
Mēs šobrīd atrodamies Hai centrā, kas tev uzdod galvas. Un te ir savācies viss Latvijas zieds. Viss Latvijas zieds ir šeit. Vai ne? Mūsu vecie ziedi. Kas mums te? Hai, Latvijā! Touch me, 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 touch me. Vakar jau dejojām un šodien dejojām, kā jūs redzat pēc man izskata. Es arī sāku dejot un es iepazīstināšu vienu no savām pirmajām deju skolotājām. Baiba Klints. Ieslīd kadrā. Sveicināti! Esmu pasniedzēja Baiba Klints. Un es esmu tante Ieva. Es parasti neiedaros vecuma grupās, ko visi sauc. Pēc 26, kad uz augšu iet, tad Ieva, au! Aha, man jau 28. I think dancing is one of the greatest things ever because you can have freedom in your own body, and your own body is the thing that you have to live with every day. So if you have freedom here, you are free like a bird, and the feeling is awesome. Keep on doing keep on dancing Latvia because everything is possible. It doesn't matter you from here, that we're like one of the smallest countries in Europe. Who cares? It's up to you. If you have the talent and potential, it's up to you that you can reach your goals and reach the world. So don't limit yourself, right? So just go for it. If you want to do it, you're going to do it. It's not easy. You're going to work hard. But if you want to do it, you're going to do it, and it's possible. Yeah? So just open your mind and go for it. Touch me, 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 touch me. Divas krāsas tie nav divām? Nu, ir gan. Atdevām kādam. Un galdu. Jā. Jā. Sākam sadedzinās. Jā. Tad tā izskatās pirms. Ir brīnišķīga saulaina diena, un kāpēc gan lai treniņu nepārnest uz āru, vai ne? Jā! Tā mēs te čilojam. Ir vieglāk svaigā gaisā? Jā. Bet pastāstīs, kā sauc šo meditācijas pozu? Pegi. Tad pirms sezonas lielā sapulce. Šie ir treneri. Šodien mēs pārkārtojam studiju. Sienas ir nokrāsotas. Jā, mums ir sastādīts jaunais plāns. Gatavojamies atskaites koncertam, gatavojamies sacensībām. Mēģināsim, kas tad tur? Mēģināsim šo jauno sezonu sākt ar daudz iedvesmojošām lietām, mainīties un būt radošāki, atvērtāki, inovatīvāki, foršāki. Kā tev izmainīja dejošanas dzīvi? Es notievēju. Tas ir īstākais iemesls, kāpēc ir jādejo. Nē, es palīdzu gan tev morāli, gan fiziski. Ir baigi jāti tev visu laiku tev ir labāks garastāvoklis. Arī, ja tev bija slikts garastāvoklis, to visu vienmēr var izlikt dejā. Gan labo, gan slikto. Vienmēr palīdzi, jo tu esi vienīgais, kas spēj palīdzēt citiem. Un tad, kad tev būs slikti, kāds varēs palīdzēt tev. To man iemācīja dejošana, tā ir mans darbs, tā ir sadarbība. Kad Indijai uzkrita tāfeli, es neturpināju dejot Pegijas choreogrāfiju. Bet es palīdzēju savai komandas biedrenei nocelt tāfeli no viņas. Sapulce ir beigusies, un mēs esam gatavi jaunai sezonai. Tev ir iespēja iegūt abonementu, bezmaksas abonementu, ja tu šī video apakšā uzrakstīsi kādu sevi interesējošu jautājumu mums. Jebkuram dejotājam, varbūt man. Treneri Martūram. Jā, un mēs izanalizēsim vienu no jautājumu uzdevējiem, un tas varēs dejot vienu mēnesi bez maksas. Kāpēc nepamēģināt uzdot kaut vai? Tālūk, tāpēc sapulce beigusies un tiekamies 2. septembrī, 6:00 šeit. 3, 4.